Nu, lūk, un tātad iepriekšējā reizē uzmetām. Te tagad mēģināsim nodīt pirmo rindu, kas būs šajā gadījumā darba kreisās puses rinda. Parasti adīšanā, mums ir kreisā un labā puse. Ir kaut kādi raksti, kuriem abas ir labās puses, kas ir, bet parasti cenšamies izvēlēties, kur ir kreisā, kur ir labā puse. Un tad šeit jūs varat redzēt, ka te ir tāda tā kā bizīte. Tad es parasti šo te izvēlos kā labo pusi. Attiecīgi, ja es tagad tās pagriežos, lai adītu, pagriežu adījumu uz otru pusi, un te ir tādi tā kā izcilnīši, tad, šī būs mana kreisā puse. Un, principā, lai sāktu, mēs sāksim ar parastu labisko valdziņu. Un šajā te pirmajā rindē man vienmēr patīk viņu nostiprināt arī pirmo valdziņu. Tālāk es jums rādīšu, ka, lai veidotu smuku maliņu, mēs pirmo valdziņu nocelsim, bet pirmajā rindā es to parasti izadu tāpat kā pārējos. Un, sāksim visu vienkārši ar labisko. Un tātad, kā es nezinu, ceru, ka redzat, ka jums priekšā te ir viena tā kā puse valdziņam. Principā valdziņš veidojas tā kā no divām tādām kājiņām. Mēģināšu parādīt. Laikam man tad ir jānoņem nedaudz nost, bet tā ir tāda silpiņa. Un mēs adīsim izmantojot šo te priekšējo cilpiņu, kas tad mums ir tā kā skatās uz mums. Un liekam adatu iekšā, šādā virzienā no kreisās uz labo pusi. Aizķeram pavadienu un izvelkam cauri. Tad, kad ir izvelkts cauri, tad šo te valdziņu, kas bija uz adatas kreisās, šo te varam noņemt nost. Un vēlreiz tātad valdziņš liekam no kreisās uz labo pusi cauri, aizķeram pavadienu un izvelkam cauri. Un šis ir tad veidos labiskais valdziņš, ko mēs tagad adām. Un vēlreizīt no kreisās uz labo, šādi tā cauri, aizķerām pavadienu, kas nāk no kamoliņa, un izvelkam cauri. No kreisās uz labo, pavadiens, izvelkam cauri un noslidinām valdziņu no kreisās adatas. Un šādā veidā tā kā sanāk, ka mēs veicot šo adīšanas kustību, mēs visus valdziņus, kas ir uz kreisās adatas, pārvietojam uz labo adatu. Un principā tā kustība ir visu laiku, ka mēs no vienas adatas izadām uz otru. Un atgādinu vēlreiz, ka šis tad ir tas labiskais valdziņš. Un labiskais valdziņš izstās šeit pēc tāda V burtiņa. Vēlreiz no kreisās uz labo, izvaram cauri un noslidinam no adatas. No kreisās uz labo, izvaram cauri un noslidinam no adatas. Kreisās uz labo, cauri un nost. Un man patīk arī reizēm tā kā izmantot pirkstu, šādi te uzstot, noņemu to valdziņu no kreisās adatas nost un vēlreiz no kreisās uz labo un noņemam nost.
Nu, lūk, un esam tikuši galā ar pirmo rindu. Tā, nu, kaut kā nedaudz nofokusējas labāk, kas ir labiskie valdziņi, bet atgādinu, ka šī tad ir mūsu darba kreisā puse, un šī te ir labā. Un šajā pusē mēs redzam tādas te cilpiņas, kas veidojas tādēļ, ka tajā brīdī, kad mēs vienā pusē ādām labisko, otrā pusē mums veidojas kreiliskais. Un tā tas būs vienmēr.